Raimond, jūs esat populārākais latviešu komponists, PSRS tautas skatuves mākslinieks. Ar kādām melodijām, ar kādiem vārdiem komponists un dzejnieks var izpelnīties šādas ovācijas? Un kādai jābūt pašai personībai, lai tauta viņu atzītu? Kādai jābūt? Nē, to neviens. Tur ir jātrāpo. To absolūti nekad nevar pateikt. Es nezinu, varbūt tāpat varbūt viena dziesma, viena pareizi trāpīts meldiņš, ja? Es nerunāju tikai par komponistu, arī dziedātājiem. Viens pareizi trāpīts meldiņš. Kurš viņš ir tas pareizi? Kur ir tie pareizie vārdi? Varbūt tie vārdi būs tie, ko tie profesionālie dzejnieki pateiks, ka tas ir diletantisms, tas ir nevajadzīgs, sentimentāls. Tas klausītājs, tas, kas ir, tas pamat mūsu, tas klausītājs, ja, tas lauka klausītājs vai pilsētas klausītājs, tas pasaka, nē, man tas patīk. Un te nu sākas. Jā, laikam... Kurš ir tas moments? Kurš? Ja. Šodien jau viss ir inteliģenti, viss ir ar vidusskolas izglītību, visiem ir augstākā izglītība, viss ir inteliģenti. Bet vai tas kaut ko dod? Man vienmēr vecmāmiņa kolosāli. Es saku, ko tev dod tas? Konservatīvs, ja tev nav sirds izglītība. Tur kaut kāda jēga. Visā tā nemietai tas vārds sirds izglītība. Ka kaut ko viņš tur nozīmē, nu, viņa to tādu smaidu teica, viņa man tādu ļoti labi pret maniem izturējās, bet kaut kas jau tur bija. Daudziem liekas, ka es esmu viss sasniedz, viss ir skaists un labi, un viss domā, ka te nu man jau ir viss tie griez, nu viss, ko es gribu, viss tas man ir. Bet es domāju, ka viņi viss rūt maldās, ja viņi domā, kad ja es esmu materiāli nodrošināts, ja man ir tur, teiksim, par tik daudz sapņu, par tituļiem, ja viss tas man ir, ka tas ir viss dzīvē, tas taču nav. Absolūti. Es uz šīm lietām varbūt tāpēc, ka man viņi viss ir, es pavisam skatos savādā. Man ir dzīve laimējies, es to nemaz nemaldu. Man iet no rokas, pat vēl šodien. Un es varu strādāt, paldies Dievam, es jūtos normāli. Es kaut ko pajautās, kāda ir jūsu dzīves jēga? Kāda man jēga? Es nemāku to zinātniski izskaidrot, kāda man jēga. Man jēga kustēties, darboties, darīt kaut ko, kas man iznāk. Kaut kas man iznāk, kaut kas man neiznāk. Tā jau laikam arī. Es negribu teikt, ka es tur esmu piesaistīts pie tā instrumenta, vai tas man ir tiešām tur vajadzīgs. Bet man patīk visu kaut ko darīt. Es nevaru pusstundu sēdēt mierīgi, to es nevaru. Te ir man dzīves. Jūsu tēvs ir bijušais Īģiciena stiklpūtējs. Ko esat mantojis no vecāka rakstura? Kāda bija viņa ietekme? Vecākiem man dabīgi izšķirošana. Tad jau nezinu, kādas skolas. Arī viņi tāds fanātisms, ka tam tā jābūt un nereiķināties ne ar ko. Cik no viņi tā gribēja, spied man. Tā es arī tur gāju cauri. Te augšā, te lejā, viss kaut kas jau ir bijis tur dzīvē. Daudz jau kas arī negāja. Šodien es varu runāt pārāk gudri. Toreiz es domāju tāpat kā vispārējie puikas tanīs gados. Te vēl man viss ir tā padarījuši, ka cik tur ārā futeni spēlē, kā man te jāsēž pie to pianīnu. Sakiet,